Viņam ir dziesma Pif un Pau. Kad es pirmo reizi klausījos to dziesmu, es domāju, no Lesteras uz Rīgu. Es visu laiku maucu vienmēr no Lesteras uz Rīgu. Es nedaudz papētīju to viņa biogrāfiju un kur viņš dzīvo, un es sapratu, ka viņš močīja par Lesteru, par vietu, kas ir UK. Tā apstākļu sakritība, viņš nāk no tādas pašas vides kā es. Viņam bija ļoti grūta bērnība. Viņš jau sarkanus pleķus uz zemes jau ir redzējis no mazas bērnu kājas. Kam tik nav sanācis iet cauri. Viņam muzons bija sava veida tā kā zāles. Tas bija veids, kā aizbēgt no turienes, kur viņš bija, kad blakus istabā notikās visāds šums. Viss tas, ko mēs varam iedomāties, viņš uzlika austiņas uz ausīm un vienkārši klausījās muzonu. Tās vienkārši apstākļu sakritības, viņam ir bijusi grūta bērnība. Es nāku no līdzīgas vides. Mēs reizēm viens otram stāstam stāstus, kas viņam ir bijuši tādi paši kā man. Līdzīgi, ļoti līdzīgi tie stāsti. Un viņš ir Denis, un es esmu Denis. Viņš dzīvoja Lesterā, es nāku no Lestenes Latvijā. Visādas tādas apstākļu sakritības, un tagad tas, cik mēs jau lielas lietas sākām darīt šajā valstī muzonā, un tas, cik lieli plāni mums vēl ir, es saprotu to, ka tas nenotika tāpat vien, ka mums bija jāsatiekās, lai mēs izdarītu to, ko, teiksim tā, ko Dieviņš mums ir paredzējis.